No rīta pie Niedrāja ezera nožāvājās vilks. Viņš bija labi izgulējies. Viņš sāka vārīt kafiju. Cēlās arī sesks un lapsa. Sesks devās savā rīta peldē. Gaisa temperatūra bija atdzisusi līdz 8 grādiem pēc Celsija. Sesks uzvilka savu peltsapoju un izpeldēja slaidu loku pa Niedrāja ezeru. Lapsai patika, kā meitenei visilgāk pagulēt, bet arī viņa cēlās, jo viņai bija lieli mērķi. Viņa aizgāja padzerties, iečukstot vilkam. Viņa aizgāja padzerties kafiju. Viņi visi gatavojās lielajām sacensībām. Un sāka vilkt balles kurpes. Sesks bija ārā no peldes. Viņš uzvilka savu deju treniņu tērpu, uztaisīja lapsai omleti no tikko lasītām Niedrāja ezera paipa lolām, pabaroja lapsiņu, palīdzēja lapsiņai uzvilkt augstupēžu kurpes un uz vienas no klusākajām Niedrāja laipām no rīta viņi gatavojās dejot. Vilks vēlreiz nožāvājās. Tik ātri atmosties. Viņam bija jāmēģina otrajam. Pirmais mēģinājums bija paredzēts seskam un lapsai. Viņi gatavojās piedalīties savvaļas zvēru grupā ar franču kankanu. Viņi izvilka uzlādēto tumbu, pieslēdza klāt savu izvēlēto dziesmu, franču kankanu. Sesks ņēma un uzlūdza lapsiņu. Lapsiņa bija ar mieru smaidīga. Un sākās ballīte. Un sesks ar lapsu metās ugunīgā dejas virpulī. Viņi dejoja. Lapsa tika izgriezta un izmētāta pa gaisu. Lapsa tikināja. Viņiem ar katru gaisu sanāca ar vien labāk un labāk. Kankans ļoti patika seskam. Viņi leca un griezās. Tā viņi neskaitāms reizes mēģināja, un bija jau pienācis pusdienlaiks. Uz pusdienlaika pusi seskam bija jābūt dīdžejam. Viņam bija jāatskandina vilka izvēlētā karstasenīgā brazīļu dēja samba. Vilks iedeva dziesmu seskam, un viņi atskandināja. Viņiem YouTubā noskanēja reklāma. Un tad sākās. Vilks uzlūdza lapsiņu. Un viņa atkal griezās. Niedrāja laipa kūpēja no viņu kurpīsēm. Lapsa ķiķināja. Lapsa ļoti patika dejot. Lapsa griezās. Un vilks viņu cēla gaisā un mētāja. Un
Un tā viņi nodejoja līdz pēcpusdienai. Ai, visi bija vareni piekusuši. Ai, viņi pēcpusdienā tik attapa, ka būtu jāiet pusdienas. Tad viņi ēda pusdienas un devās attīstīt savu fizisko spēku, skrienot. Viņi bija no skrējējas Baibas un skrējēja Haralda samācījušies skriet. Un viņi apskrēja vairākus apļus ap Niedrāju, lai varētu izveicīgāk veikt deju soļus. Viņi skrēja, un vienā brīdī gar Niedrāju brauca pašvaldības policija. Un viņi iemuka krūmos, jo viņi zināja, ka viņiem ir nepatikšanas ar likumu, pa cik viņiem nepatika strādāt. Viņi bieži lietas nevis iegādājās, bet zaga. Viņi paslēpās krūmos un pagaidīja, kamēr brašie pašvaldības policijas puiši pabrauc garām. Viņi iznāca ārā un bija drošībā. Tad viņi nedaudz satraucās, ja viņi skrienot atkal uzskries virsū kādai patruļai un devās atpakaļ uz savu slepeno midzeni, kas bija netālu no Niedrāja ezera laipas. Tur viņi turpināja pacelt savu fizisko sagatavotību, veicot presītes. Sasks bija paņēmis lapsu aiz kājām, novilka viņai augšpapēžu kurpes, turēja ciet kājiņas un labs taisīja presītes. 1, 2, 3 un tā līdz vairākiem simtiem. Un tad lapsa paņēma saska kājas un sasks taisīja presītes. Lapsa ņem kājas saskam, hop, stipri tur ir lapsa, stipri. Un sasks taisa 1, 2, 3 un 4. Un tad atnāca vilks. Un labs atkal turēja vilkam kājas, tikmēr sasks gāja gatavot vakariņas. Un vilks taisīja 1, 2, 3, 4. Un tā atkal vairākus simtus. Viņiem bija ļoti spēcīgi attīstīta vēdera muskulatūra visiem. Tad viņi ēda veselīgi. Viņi lika vairāk pāsītes adžiku un lečo un mazāk desu un kolu. Viņi aizstāja ar tīro Niedrāja ūdeni, kas bija tīrāks par dažu labu minerālu ūdeni no pudelēm. Tad viņi paēda, padzērās. Viens otram izmasēja nogurušos muskulīšus. Lapsai ļoti kutēja, kad viņu masēja vilks. Viņa reizēm pat smējās. Tad sasks paņēma ar savām spēcīgajām rokām un izmasēja vilku. Vilkam arī kutēja, un viņš ķiķināja kā maza meitene. Nevarēja saprast, kas tur ķiķina. Mazs kucēns vai lielais pelēkais vilks. Vilks pat nedaudz bišķi aizrijās. Un tad pēc masāžas viņi visi devās izpeldēt loku pa Niedrāju. Ūdens bija labā temperatūrā, lai rūdītos un atslābinātu nogurušos muskuļus. Lapsa peldēja ļoti filigrāni. Viņa bija uzvilkusi savu peldkostīmu, viendaļīgo. Puišiem gan bija tikai peldbikses. Un tad viņi izpeldējās, noslaucījās un devās pelnītā atpūtā un gaidīja nākamo dienu. Tāpat daram arī mēs. Ar labu nakti!